Friedes asaras, kura iekrīt Baltijas jūrā, rodas dzintars. Tā taču mūsu Latvija. No Jāņu zāles stiebra rodas vainags. Svinam Jāņu dienu. Tā taču mūsu Latvija. No mazas kājiņas, no šūpuļa dziesmas, no mātes un tēva mīlestības. No skolas agrajiem rītiem dziedot korī, no deju kolektīva skolotājas stingrā skatiena aug latvieši. Latvijas dziesmu un deju svētku dalībnieki. Šovasar Rīga atkal skanēs ar bērnu smiekliem, deksmi un aizrautību. Dažādi mākslinieckie kolektīvi satiksies vērienīgajos svētkos, 13. Latvijas skolu, jaunatnes, dziesmu un deju svētkos. Sveiki, Maija! Pastāstiet lūdzu saistībā ar dziesmu un deju svētkiem, kas jūs esat no Gulbenes novada. Es esmu 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Gulbenes novada koordinatore. Pastāst lūdzu pāris teikumos. Es zinu, ka tas ir ļoti apjomīgs un sarežģīts pienākums, bet savus galvenos uzdevumus kā novada koordinatorei. Mani galvenie uzdevumi ir tādi, pirmkārt apzināt visus kolektīvus, kas ir mūsu novadā. Tas jau bija rudens pienākums kontrolēt to, lai viņi visi ir ievadīti datubāzē, jo ja kāds kolektīvs tur nebūs ievadīts, tad nebūs, tad viņi nevar piedalīties svētkos. Pirmkārt, kārtot visu, kas ir saistīts ar datubāzi, un otrkārt, rūpēties par to, lai procesā viss ir labi. Lai mēs esam saplānojuši gan to, kā skolēnu kolektīvus svētkiem aizbrauks, tas ir transporta jautājumi, arī ēdināšanas jautājumi, nakšņošana Rīgā skolās un vispār viss procesā, lai visiem viss ir labi. Drošība. Jā, arī drošība, drošības nosacījumi, medicīniskie jautājumi, lai katrā mītnes vietā būtu mediķis, lai būtu apsargi. Jā, tas viss par to ir jādomā. Ejam, bērni, uz skatuves. Atrodam savas vietas. Ņemot vērā to, ka vislielākais skaits ir tieši tautisko deju dejotāji, kuri gatavojas svētkiem, tad maza saruna ar Gulbenes novada skolēnu kolektīvu deju virsvadītāju Zani Meijeri. Kuri šie svētki tevi pašai ir pēc kārtas, gan noteikti kā dejotājai, gan arī kā kolektīvu vadītājai? Nezinu, sākot no 2005. Gada es vadu kolektīvus, un mani dejotāji tad ir piedalījušies visos svētkos, sākot no 2005. gada, gan skolēnu, gan pieaugušo svētkos, izņemot tos, kuri nenotika Covid laikā. Jā, un tu pati kā dejotāja noteikti? Pati kā dejotāja, es īstenībā esmu piedalījusies tikai 2 deju svētkos, 95. gadā un 2003. Jā, bet tev noteikti šādā svētku sakarā tāpat šī pieredzīte jau ir sakrāta un ir bijušas dažādi noteikti gan notikumi, gan tādas atmiņas. Bet ar kādām izjūtām tu tieši šogad dodies uz svētkiem? Varbūt ir kaut kas tomēr gadu gaitā, tu jūti kaut kādu atšķirību? Šogad es tāpat kā manī dejotāji, un es domāju, ļoti daudzi Latvijas dejotāji gaidām šos svētkus. Jo kopš iepriekšējiem skolēnu svētkiem būs pagājuši 10 gadi. Un ir izaugusi gandrīz veselā paudze, kuri nav piedzīvojuši šos svētkus, bet viņi ir dzirdējuši nostāstus no vecākiem radiniekiem par to, cik ir forši. Viņi ir redzējuši pieaugušo svētkus. Tā ir tāda viena daļa bērnu, un otri noteikti ir tie, kuri nepiedzīvoja, kuri gatavojās, bet nepiedzīvoja iepriekšējos svētkus. Un man liekas, ka viņi ļoti gaida. Viņi grib, viņi ir pelnījuši, viņi ļoti gatavojās. Jūs tagad cītīgi gatavojaties dziesmu un deju svētkiem. Un vēl jums ir priekšā noteikti sadanči un skates. Bet kas ir tas, kāpēc jums visvairāk gribas uz svētkiem braukt? Ko jūs tā kā visvairāk vēlētos tur sajust? Uz dziesmu un deju svētkiem es vēlētos, tāpēc, ka tas ir tik liels priekšnesums, man ļoti patīk būt uz skatuves, un man patīk rādīt, ko es māku.
ka es māku dejot. Jā. Un man tas ļoti patīk, jo, piemēram, pirmo reizi es noskatījos vienu koncertu ar tautdejām, un es sapratu, es gribu iet uz tautdejām. Man ļoti patika. Un es to pašu gribētu arī citiem to sajūtu iedot. Un tev, kāpēc, kas tev liekas, kas tur visforšākais būs? Tu tur ieradīsies, un kas tev liekas tāds baigi labs? Satikt jaunas draugus, dejot. Tu Rīgā bieži esi bijis? Jā. Nav tā, ka drusciņa bail, ka varbūt kaut ko nesapratīsiet, vai transportu jums jau noteikti būs ar sabiedrisko transportu kaut kur jābraukā? Laikam jau, ka jā. Jā, bet jūs par to tā kā nedomājat. Kur skolotāji liks, tur brauksiet. Jā. Un jums tuvojas skate. Kā ir ar to skati? Vai ir uztraukums pirms skates? Nepārāk. Nav nemaz? Tad esi tik daudz mēģinājumos bijis, visu apguvis. Nav tāda sajūta pirms dejas, es pati vienkārši dejoju, pirms dejas tāda sajūta, ka kaut kas tā kā var aizmirsties. Man parasti aizmirsties smaidīt, bet tas jau nāk tā normāli. Man parasti nav uztraukuma. Nopietni? Tā ir jaunā paudze, jo parasti ir pirms skatēm liels uztraukums. Šis raidījums būs veltīts tieši gatavošanās procesam. Mēs kaut pa mazu spraudziņu vēlamies palūkoties, kā gatavojas mūsu Gulbenes novada bērni un jaunieši. Viens, divi, un! Esmu akmens stipra. Krietni labāk ar visām tām vietiņām, kurās smuki noņem. Un mēs esam satikušies ar Edgaru Vītulu, virsdiriģentu svētku, māksliniecisko virsvadītāju koncertam Te Aust. Un jautājums mans pirmais būs tāds, Edgar. Tavs skatījums, kā tu vērtē šī brīža kopkora skanējumu šeit Gulbenē un kopā ar Alūksnes un Balvu kori? Katrs kopmēģinājums vienmēr izraisa kaut kādas interesantas izjūtas un sajūtas, un, zinām, vienmēr arī ir pārsteigumi. Braucot uz šejien bija ārkārtīgi spoža saule, un es domāju, ka tā diena arī būs ļoti saulaina un piepildīta, un tā arī ir, jo šeit jaunieši tās dziesmas, kas bija paredzētas kopmēģinājumā, ir labi apguvuši, ļoti skanīgi dzied. Mēs strādājam pie precizējumiem. Ļoti priecājos, ka diriģenti ir un skolotāji iekšā kopmēģinājumā, un tāds ļoti radošs kopīgs darbs. Drusciņi pieskaramies arī kādai humoru notī, kādu brīdi ir arī ļoti nopietni jāpastrādā, bet kopumā šķiet, ka tā sajūta tādu uzvija uz to, ka svētki taps brīnišķīgi.
Mēs raidījumā vēlējāmies atklāt, cik darbietilbīgs, interesants un arī grūts ir tieši šis gatavošanās process. Kamēr mēs no sirds dejosim, dziedāsim, muzicēsim un radoši pilnveidosimies, tikmēr dziesmu un deju svētki būs.